Un aiziet, čau, šeit neviens cits kā Džambo Jānis Trekters. Esat sveicināti jaunā epizodē, atrodamies Rimcimcī veikalā, kameras otrā pusē šoreiz ir Raimonds. Un par ko būs šī epizode? Šī epizode būs par metāla detektoriem iesācējiem. Un pagriezies, Raimond, tur jau ir Nikita. Čau. Mēs jau esam atlasījuši 3 modelīšus, un Nikita var pastāstīt. Jā, šodien galvenā tēma mums detektori iesacējumi. Ļoti svarīgs un aktuāls jautājums, kādu detektoru izvēlēties, ko jums pašam ir aktuāli, kā viņi atšķiras un kāpēc, piemēram, viens detektors maksā. Šis bija ļoti aktuāls jautājums iepriekšējā epizodē, ko stūrī varat apskatīties. Tāpēc, ja jums ir kādi jautājumi, droši rakstiet to komentārā. Un es iepriekš uztaisīju epizodi, kas nav gluži pa budžeta klases, jā, bet tagad mēs vienkārši... Es gribu sākt, man ir... Kas ir vajadzīgs? Jā, kas ir vajadzīgs? Tieši tā. Pirmkārt, visiem, kad ir jautājums, kādu detektoru, piemēram, jūs vēlos nopirkt sev... Cik naudā vajag? No 160 eiro. Mans viedoklis, piemēram, vajag sākt ar aparātu no 169 eiro. Kāpēc? Šodien mums ir 3 tie detektori, ražotais Quest, Garetiņš un Nokia Makro. Ražotājiem Quest ir detektors, kam ir pirmais līmenis, tā ir Quest X5, kurš tieši maksā 169 eiro. Kāpēc iet runa par šito aparātu? Tāpēc, ka šitam aparātam par to summu, principā, ir viss, kas ir vajadzīgs, lai sākt meklēt. Viņam ir laba spole uz to summu, viņš pats ir viegls, viņam ir iebūvēts akumulators, gatavi režīmi iesacējumi, piemēram, monētas režīms, visi metāli, gredzēnu režīmi. Detektoram ir dažādi tie signāli. Detektors rāda mums caurlaidības ciparu, tas nozīmē, mēs plus mīnus varam saprast, vai tā ir melns metāls vai tā ir krāsains metāls. Spole drīkst likt ūdeni. Detektoram ir spoles apgaismojums, tā kā jūs arī varat pastaigāt kaut kur vakarā. Viņam apgaismojums? Manam nav pat apgaismojums. Nē, tev ir blokam, tur ir. Okay. Šeit ir spoles apgaismojums. Nakti redzēt, kur ir tā spole. Tā kā ar šito aparātu 100% jūs varat sākt staigāt, jūs varat saprast, vai šis hobijs būs jums aktuāls vai nebūs aktuāls. Iespēja ar šito aparātu kaut ko atrast, vai monētu, piemēram, vai kaut kādu citu priekšmetu. Var atrast. Tieši, bez nekādām problēmām. Un šitais aparāts būs ļoti labs tieši, lai sākt tiem, kam ir ideja neterēt lielu naudu. Nu jā, varbūt man tas nepatīk. Varbūt nepatīk, jā. Bet tev labāks variants vienkārši pie tevis nomā paņemt. Ir arī iespēja gan šito aparātu, gan citus aparātus paņemt nomā un apskatīt, kā viņi uzvedas. Un kādas ir nomas izmaksas? No 10 eiro līdz 25 eiro. Jā, dienākti. Bet viss būs atkarīgs kāds detektors. Un, piemēram, kā cilvēki nāk, viņi saka, kas viņam ir vajadzīgs. Vai atrast kaut kādu vaku, vai, piemēram, vienkārši pastaigāt. Un tad es viņam varu iedot detektoru, lai būtu vieglāk. No, jā. Atrast to, ko viņi meklē, kas saka. Ok, super. Un ar ko pārējie atšķirās? Kādās summās? Otrais detektors, kurš mums būs cenu ziņā. Es turēšu rokās, lai uzskatām. Šitais mums ir Garetiņš, amerikāņu klasikā, Garetiņš A300. Principā tas skaitas tā kā jauna modele, viņš ir no 2017. gada, ja nekļūdos. Šitais detektors, viņam ir plus, ka viņš ir stabils. Viņš ilgi kalpo, viņam ir baterijas 4 gabaliņas. Viņam ir VDI ciparu identifikācija, tas nozīmē, jūs varat saprast, kas ir zem spoles gan pēc skaņas, gan pēc tiem pašiem cipariem. Vēl Garetam ir ļoti ērts un tas nopietns kāds. Man rokturs šitam labāk patīk nekā šitam. Viņš ir tāds nopietns, nekā amerikāņu mašīnas. Un cik cena viņam ir? Šitais detektors maksā 319,95. Var teikt, uz pusi dārgāk nekā šitam. Uz pusi dārgāk. Jā, bet, kā saka, tā ir brands, tā ir klasika, ļoti viegli saprotams, tā kā cilvēks pa 10 minūtēm var saprast, kas notiek. Okay. Šitam detektoram ir monospole komplekta. Tā ir plus un mīnus. Mīnus tā ir tāds, ka, piemēram, viņš nebūs tik dziļi, ja jums būtu tā dārgāka dubultdespole, bet iespēja piepirkt klāt ir. Un arī iepriekšējiem modelim arī var spoli. Iepriekšējiem modelim arī var piepirkt klāt to spoli, bet lieta ir tā, ka viņam uzreiz nāk dubultdespole, bet viņa maziņa ir. Saprotu. Tā kā pēc kādu laiku es domāju, ka cilvēkiem būs aktuāli tā lielāka spole.
Vai vienkārši cilvēks var saprast, ja man viss patīk, es varu paņemt, piemēram, citu detektoru, kur būs labāk, kā pirmais līmenis. Ok, es ceru, ka jūs tiekat līdzi, ka mēs nerunājam pa ātru un vēl kaut ko vēl es par šo pateicu. Ir kaut kas? Klasiskais, labs amerikāņu detektors. Spole drīkst likt ūdeni, var staigāt pa mežiem, pa laukiem, viņš ir ļoti universāls. Arī der visiem, gan bērniem. Laikam viss ir ūdens izturīgi, ne? Nē. Nākošais detektors, kurš mums būs no ražotāja Nokta Makro, šito detektoru var pilnīgi visu detektoru likt ūdeni. Arī ar displeju? Arī ar displeju. Spole un displejs. Šitam detektoram ir aizsardzība IP68, tā ka droši līdz 3 metriem jūs var viņu ielikt. Un es minēšu, viņš maksā dārgāk kā iepriekšējais, vai ne? Nē, šitais detektors ir pa vidu. Viņš maksā, tur ir divas komplektācijas. Visparastākā komplektācija maksā 299 eiro. Bet rokturs ir vislabākais. Rokturs ir labs, Jā. tāda gumija speciāla. Detektoram arī ir ražošanas režīmi. Tur, piemēram, šitie lauku režīms, parka režīms, pludmales režīms. Jā. Tā kā jūs varat ieslēgt to režīmu, piemēram, ielikt sev YouTube un sāk staigāt. Problēmas nekāds nav. Plus, un šitiem visiem 3 detektoriem, tā kā mēs vienkārši spiežam pogu start, mums ir kaut kāds režīms, YouTube, cik dziļi jūs vēlas meklēt. Un viss, jūs esiet gatavs, tā kā vienkārši. Bet viņam tas ground balance arī jāuzliek, vai ne? Grunta balansēšana ir Questam, un grunta balansēšana ir Simplexam, Nokta Makro ražotājs. Garetam ir automatiska grunta balansēšana. Aha. Tā ir plus un mīnus, kas saka. Jā. Bet ja jums ir konkrēta, ir vajadzīga tā grunta balansēšana uz konkrētu vietu, tad jums būs vajadzīgs detektors, kam tā opcija ir. Esam par tiem 3 modelīšiem izrunājuši, un tagad man radās Nikitam jautājums par pinpointeri, jo es esmu dzirdējis, ka tikai arī ar tādu varētu sākt, un viņš saka, ka tā ir galīgi nepareiza aplama informācija. Pinpointers tā ir palīga ierīce, ar kuru mēs varam atrast vienkārši to, ko nevaram ieraudzīt vizuāli. Piemēram, mums ir detektors, ar detektoru mēs varam atrast, kur rākt. Kur būs tas priekšmets. Un kad, piemēram, bedre būs izrakta, un mēs nevaram redzēt, kur tieši, tad mēs varam izmantot pinpointeru, slēgsim to pinpointeru, piemēram, ieliksim bedrē, un viņš pīkst precīzāk. Precīzāk, jā, piemēram, šeit ir monēta, un kad viņa būs tuvu pie pinpointera, tad viņš sāk pīkst. Un signāls sākumā būs tāds, nebūs tā kā ļoti nopietns, un pēc tam, jo tuvāk, jo stiprāk viņš pīkst. Tā kā karstums silts spēlīt. Jā. Pinpointeri viņi atšķiras tā, ir piemēram... Arī stiprumā tā kā, Jā, ar korpusu. Pinpointeri visi ar visiem brandiem atšķiras pēc tā korpusa. Ir zemūdens korpus, kur jūs, piemēram, var to pinpointeru izmantot zemūdens līdz 3 metriem. Vai ir, piemēram, pinpointers, kuru var izmantot līdz 60 metriem priekš tiem diveriem. Un zemūdens viņš arī pīkst? Viņš nepīkst, tur vibrācija. Okay. Vibrācija. Tā kā tā. Un ir parastais pinpointers, LED pinpointers, kam nav zemūdens korpus. Vienkārši varam arī tā izmantot, tā kā atrast, kur tieši ir. Bet es visiem varu iesākt ņemt pinpointeru ar zemūdens to aizsardzību. Un no cik līdz cik viņi maksā? No 100 eiro līdz 160 eiro aptuveni. Plus minus. No 100 līdz 160. Jā, viss būs atkarīgs, kādi brendi tur ir. Jā. Katram brendam būs savs. Tā principā krūtākais pinpointers maksā tikpat, cik lētākais... Tieši tā. Vislabākais pinpointers no ražotāja Garet. Tā ir klasika, tāpēc, ka tā firma gandrīz bija pirma, kura uztaisīja labu pinpointeru. Viņš maksā 159,95 un mūsdienas detektors, ar kuru es varu visiem ieteikt sākt staigāt, viņš maksā 169 eiro. Tā kā... Tas šis ir krūtākais pinpointers? Tā ir vislabākais pinpointers. Jo XP arī ir pinpointers, redzēju? Jā, XP pinpointers ir ļoti labs, tāpēc, ka tu vari viņu izmantot kopā ar detektoru. No jā, arī wireless un tā. Jā, un tu vari redzēt, kur tieši ir priekšmets. Okay. Bet ja iet runa vienkārši izmantot atsevišķi pinpointeru, es visiem varu iesākt tā kā ņemt pinpointeru ar zemūdens korpusu. Ja budžets atļauj, tad Garets ļoti, ļoti labi. Kāds man sensītim ir? Kas man? Kāds man sensītim ir? Sensitivity šitam pinpointeru. Nē, sensītim manam. Mi 6. Tavam tevam ir pinpointers tādu pašu brendu, kā tavs detektors. Un tu principā XP pareizi. XP Mi 6. Un tu vari savienot viņu pinpointeru ar savu detektoru. Okay. Cerams, viņš neskatīsies šeit. Kur ir mans pinpointers? Jānim arī būs pinpointers. Nē, kaut kad vajadzēs, noteikti. Bet kas vēl? Mēs nepieminējām vispār. Mēs šo epizodu taisam tā kā metāla detektors iesācējiem, bet atbildi kā
Vispār izvēlēties metāla detektoru. Kādu detektoru? Jā, kam jāpievērš uzmanība, piemēram, zini, tur mašīnas, nezinu, tur ātrums, gads un tā tālāk. Šitais jautājums, viņš ir ļoti būtisks, gan arī katrais otrais cilvēks, viņam ir tāds jautājums. Ko es varu jums ieteikt? Pirmkārt, vajag saprast, priekš kam jums būs vajadzīgs detektors. Tā kā jūs vēlas pamēģināt, jums viņš ir vajadzīgs tā kā dāvana priekš dzimšanas dienu vai kaut kas tam līdzīgs. Vai, piemēram, jūs vēlas paņemt sev detektoru, kurš būs vajadzīgs, piemēram, paplūdmalē, zemūdens meklēšana vai parasta meklēšana. Pirmkārt, vajag atbildēt uz to jautājumu, kā jūs vēlas viņu izmantot un priekš kam jums viņš ir vajadzīgs. Pēc tam mēs varam apskatīt, kādi brendi ir pieejami detektori, un no tā mēs varam izvēlēties. Protams, budžets tā ir arī ļoti būtiska lieta, tā kā es visiem saku tā, budžets, tas, piemēram, pa katru summu jūs var kaut ko nopirkt. 169 eiro, 200, 300, 400 eiro. Nevienmēr tas, ka dārgāks nozīmē labāks. Ne visu laiku. Kāpēc man liekas, vislabāk vispār jūs atnākat šeit, satiekat Nikitu, atsaucaties uz mani, un viņš spēs visu pastāstīt. Un starp citu, sorry, ka pārtrauc, visi šie detektori arī būs video aprakstā, arī ieliksim kas un kā. Par katru, jā. Jā, tā kā. Bet vislabākais vienkārši atnāk pie tevis un uzdot jautājumus. Tas, protams, gaidu visus cienus obligāti. Tā kā parunāsim, parādīsim, varam patestēt, kā viņi pīk. Bet budžets, ko es vēlos meklēt? Ko jūs vēlos, budžets un tieši kā jūs vēlos viņu izmantot. Tā kā kur tieši. Bieži cilvēki saka tā, es vēlos izmantot detektoru visur. Jā, lauki, meži. Teoretiski tas ir iespējams, bet praktiski nē. Tāpēc, ka, viņi jau pieregulēt var taču, ne? Jā, jūs var mainīt to režīmu, bet ja, piemēram, cilvēks, kurš dzīvo kaut kur tālu no jūras, kād viņš staiga plūdmalē, tas nebūs aktuāli. Tā kā es varu ieteikt visiem ņemt tādu detektoru ar tādām īpašībām, kur jūs tieši viņu izmantos. Piemēram, vai tas būs mežs, vai tas būs lauks, piemēram, uz dziļumu, ar lielāku spoli, ar augstāku frekvenci, kaut kā tam līdzīgs. Tā kā vissvarīgākā lieta saprast, priekš kam un kā jūs vēlas viņu izmantot. Vēl jau var darīt tā, ka vienkārši citu spoli nopērst, tā nevajag visu metālu detektoru. Plus mīnus visiem brendiem ir tāda iespēja, ka katram detektoram var mainīt to spoli. Ideja ir tāda, jo lielāka spole, jo dziļāks var paņemt detektors. Pa spolēm mēs arī uztaisīsim atsevišķi epizodi, es domāju, jo tur arī man vēl ir daudz nesaprašanas. Vienā epizodē visu nevar salikt, jo jau ir diezgan gari, tur pusstunda 40, bet cik es saprotu, jums ir interesanti. Sorry, ka es tev visu laiku pārtraucu. Jums gan jau var tas besī, un ja tev vēl kaut kas, ko teikt. Kas saistīts ar spolēm, tavam aparātam tur vispār veselu epizodu var uztaisīt, kāpēc tāda vai tāda spole, tāpēc, ka detektors tev ir ļoti nopietns ar visādām frekvencēm un tā tālāk. Tā kā labi, tiksimies mežā, apskatīsim, kā viņi pīkst, ko viņi var. Runāsim tālāk. Nospiežam laiku un subscribe. Čau! Esam atbraukuši uz mežu, un kā iepriekš varbūt redzējāt, Nikita ir izradzis bedri, paslēpis monētu. 5 kapeikas, un tagad mēs izdarīsim tādu lietu, ka pārbaudīsim, kā pīks detektors, katrs detektors. Sāksim ar Quest X5. Dziļums mums aptuveni, labs tas gals. Mūsu ideja nevis apskatīt centimetrus, bet apskatīt, kā viņi pīkst. Tīru skaņu. Tā es ieslēgšu detektoru. Jūtību es ielikšu 85, tas nozīmē 85% no 100 detektoru jau. Režīms, es ielikšu sev monētas režīms. Pārbaudīsim.
mēs varam redzēt, ka detektors var viegli atrast to monētu. Rādītājs staigā, protams, 57, 60, bet plus mīnus var saprast, ka tur ir signāls un vajag to pārbaudīt. Mums ir centrēšanas poga. Jā, pinpointers, un šeit mēs varam saprast, ka tur kaut kas ir. Tā monēta ir šeit. Nu tā mēs varam secināt, kā ar detektoru, kurš maksā 169 eiro, pirmais līmenis, viņš vienkārši var atrast plus mīnus normāla dziļuma, viņš var atrast to monētu un nav nekādas problēmas. Tā kā jūs var staigāt, rākt un meklēt. Kas saistīts ar šito konkrēto aparātu, ar to ļoti kompaktu spoli, šeit ir tā centrēšana, un ar šito galu jūs var centrēt un meklēt. Viegli. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Te ir dubultais signāls, ja? Pa kreisi, pa labi. Tagad mēs paņemsim... Tagad ņemsim nākamo. Paņemsim garetiņu. Ieliksim sev režīmu monētas. Jūtība mums arī ir 80%. Un apskatīsim, kā viņš pīkst. Viņš mierīgi ņem to monētu. Viņš mums rāda rādītāju 86. Kas tas ir 86? Tā ir tāda caurlaidība, augsta caurlaidība. Mēs varam saprast, kur tieši ir priekšmets un ka viņš tur ir, un varam saprast, ka vajag pārbaudīt to signālu. Spiežam uz to pinpointeru. Ir normāls signāls. Un katrs no viņiem skan pavisam citādāk. Jā, katram ražotājam ir savas skaņas, tā ir fakts. Man jautājums radās, vai, piemēram, cilvēkam, ka nav muzikālā dzirde, jā, man ir, es esmu klavieres spēlējis, vai 3 gadi, jā, vai viņš spēja, atšķirt tās skaņas, kas un kā, zini kā? Jā, piemēram, jums ir garetiņš, garetam ir 3 toni. Viens uz to melno metālu un 2 uz tiem krāsainiem. Jā. Tā kā ļoti Bet visiem aparātiem, cik saprotu, uz melno ir zemes tonis, jā, pilnīgi. Un krāsainais ir vidējs un augsts tonis. Ir detektori, kur 3 un 4 toni. Jā. Tiem vidējiem un dārgiem detektoriem tur ir iespēja ielikt 5 toņus vai 99, un tad Jāņam būs ļoti laba iespēja pastaigāt. Okay. Teiksim, ar tām austiņām tu vari labāk sadzirdēt visu, vai ne? Tu vari meklēt dziļāk. Dziļāk. Tāpēc, ka tev ir iespēja, piemēram, mēs staigam ar detektoru, uz vienu pusi mums signāls ir, bet uz otru mums nav. Bet ar austiņām būs? Ar austiņām tev vismaz ir iespēja dzirdēt to pusi no signālu. Okay. Un kad mēs noņemsim bišķiņ zeme un vēlreiz pārbaudīsim, tad signāls būs stiprs. Un, piemēram, tāds, ne visi cilvēki, kā saka, dzird. Vai ir kaut kādi vibro iespējas vai kaut kas tāds detektoriem? Tiem, kam ir detektori, kur ir iebūvēta vibrācija, vibro režīms. Jā. Un, piemēram, ir detektori, kam ir amfībijas tipa detektors, kur ir iespēja izmantot detektoru gan zem ūdens, gan staigāt pa zemē. Un, ja jūs vēlos izmantot viņu ūdeni, tad mēs liksim vibro režīmu, un ar vibro mēs varam tur meklēt zem ūdens. Principā tā kā zem ūdens, tikai virs zemes. Super, ok. Tagad mēs trešo apskatīsim. Arī augstais tonis, tā kā, jā. Augstais tonis, jā, viņš 5 kapeiku viņš mierīgi var paņemt. Šeit viņš rāda. Un ko tas ieregulējas tur? Man atkal jūtība ir 80%. Šeit mēs varam mainīt to jūtību. Tā ir maksimums. Uz maksimuma vispār ļoti viegli ķerama monēta. Tas ir dziļāk, viņš ņem tādā? Jā, viņš ņem dziļāk. Ar centrēšanu es varu ir uzreiz, ja? Tā pinpointer funkcija visiem aparātiem? Principā visiem, jā. Ir daži aparāti, kam nav, bet plus mīnus normāliem detektoriem ir tā pinpointer. Bet arī pašam lētākajam bija? Jā, Questam ir, jā. Tā kā mēs varam redzēt, ka droši mēs varam atrast to priekšmetu. Questam pārsteidzoši daudz funkciju, ņemot to centru. Jā, viņam ir tie režīmi, viņam ir grunta balansēšana. Tā kā pirms meklēšanas mēs varam paņemt savu aparātu, ja mums ir tā funkcija grunta balansēšana, mēs varam atrast vietu, kur mums nekas nav. Jā. Piemēram.
un mēs varam ieregulēt grunti. Es savam arī varu tagad. Protams, jā. Un mēs regulējam, un mēs varam redzēt, ka detektors mums rāda grunta cipars, kāds ir. Un kad cipari vairāk nemainas, piemēram 90, viņš rāda aptuveni. Jā, te rāda uz 90. 90 aptuveni. Jā. Viss, mēs varam... Un tā ir tā grunts, kad uz 90 lasās. Konkrēta vieta. Nu, piemēram, šeit mēs. Jā, saprotu. Un mēs droši varam... Un ja būs kādas izmaiņas, tad значит ir kaut kas. Jā. Nu, Aha. nu, droši varam tā atrast. Un kad, piemēram, mēs... Jā. Tad mēs sākam rākt. Jā, parādi, kas tur lejā vispār ir. Un tagad mēs varam paņemt to pinpointeru. Un viņš saka pīks. Mēs varam, piemēram, paņemt vēl pišķiņu. Smilti. Reiz paņem pinpointeru. Šeit ir. Nu, redziet, ar pinpointeru man bija ļoti viegli atrast Ļoti ātri un vienkārši. to mūsu monētiņu. Citādāk tev to lielo aparātu, tad šitā te. Bet es esmu redzējis, ka daudzi vienkārši dara. Viņi paņem šitā te čupu, piemēram, jā. Un tad šitā te. Jā, tur iekšā būs tā monēta, mēs varam saprast, vai ir vai nav. Nav vislabāk pret debesīm pavērst viņu? Nu, ķipa uz augstu. Nu, ne, ja blakus nav lāpsta vai kaut kāds metālisks Tu dzirdēji pa manu pulksteni? Kas ir pulksteni? Nu, dabūju zemi un ap pulksteni un ir signāls. Signāls, jā. Un es tāds... kur ir, bet pulksteni Nu, visur. Nu, jā. Nu, jā. Ir tāda situācija, kad cilvēkiem, piemēram, ir tādi zabaki. Ar dzelzs purnu, jā, ar dzelzs to purnu, un cilvēks staiga, viņš nevar saprast, man pīks, kas man pīks? Kad tev apavīri? Ok, labi, tad mēs esam skaņas pārbaudījuši šiem 3 aparātiem. Ko vēl mēs varam pārbaudīt? Mēs varam secināt sākumā, tā kā detektors, kam ir, piemēram, vērtība tikai 169 eiro. Viņš ir pārsteidzoši labs savam ciparam. Viņš ir ļoti labs. Tad tagad ir secinājumi. Jā. Jau beigas visi. Nē, beigas nav. Es vienkārši vēlos tikai parādīt, ka, okay. Ja jums ir parastais detektors, viņš var atrast? Viņš var atrast tādu monētu. Piemēram, dziļums ir normāls. Aptuveni šeit ir labs tas gals, tā kā ir ok. Un galvenā lieta, ko vajag saprast, tā kā meklē nevis jūsu detektors, un vienalga, cik maksā tas detektors, bet meklē... Pats cilvēks meklē. Un, ja, piemēram, jūs staigāsiet konkrēti kaut kāda vieta šeit vai vēl kaut kur, un tur būs, tad jūs varat atrast. Tā kā šeit ir tāda situācija. Un pēc svara, es teiktu, jā, ok, šis laikam ir smagākais no visiem 3. Jā, nokta viņš nebūs tā kā viens no vieglākiem detektoriem. Un svars ir diezgan svarīgs. Jā, visu dienu staigāt, protams. Arī man rokā ar savu piekusi, un tad es mainīju. Bet redzi, arī Questam ir spoli daudz mazāka, tāpēc būs vieglāk. Okay. Un kas vēl Questam man patīk, jūs to video kādu, viņš sastāv šeit 3 kārtas. Pirmā, tā vidēja, un tur, kur pats detektors. To video mēs varam noņemt un, piemēram, iedot bērnam. Un bērns var staigāt. Nu, piemēram, 7-10 gadu. Nu jā, kas šitās lietās. Jā, droši varam iedot un viņš var izmantot. Tā kā, ja ir runa par šito aparātu, viņš ir ļoti universāls un piemēros pilnīgi visiem. Varbūt bērniem arī epizode būs jāuztais tikai, kā mēs teicām, uz bērnu. Bet ja jūs bērns grib filmēties vai ierakst komentāru, tad jūs ašā mēs uzfilmēsim kādu epizodi. Šogad tas ir ļoti aktuāli. Ļoti aktuāli. Tieši uz bērniem, jā? Jā, tāpēc, ka cilvēki vēlas tā, ka dabā, pastaigāt, tur pameklēt, tur mežā kaut kur. Nu. Lai vecāku strauji ārā. Jā, tāpēc, ka visiem bija mājas, labāk tagad pastaigāt. Nu, kā ir ar to tur noturību? Nu, cik ilgi katrs var strādāt no viņiem? Tā uzlāde? Jā, sāksim ar Questu. Questam ir iebūvēts akumulators. Viņš plus mīnus kalpo 15-20 stundas, viss ir atkarīgs kāda temperatūra ārā. Lādēšana šeit notiek ar mikro USB, tā kā mobilais telefons varam uzlādēt, lādēšanas laiks aptuveni 4 stundas. Ok, nākamā? Jā, ja runa par garetiem, viņam plus mīnus visiem ir baterijas. 4 pirkstiņas baterijas. Darba režīms aptuveni tas pats 15-20 stundas, atkal kādas baterijas būs iekšā un kāda temperatūra būs ārā. Bet, aptuveni 15-20 stundas
viņš normāli kalpo. Un šim No aparātam? Simpliksam tāda paša lieta, 15. Baterijas vai akumulators? Akumulators. Iebūvēts akumulators. Aha. Ok. Viņam ir speciāls vadiņš ar savu izēju tādu un USB. Mēs varam ladēt. Arī 3 stundas aptuveni tas ladēšana. Kaut kas tāds, jā. Ok. Kas saistīts ar korpusu? Questam ir iespēja staigāt lietus laikā, un viņam nekas nebūs. Oranžais, jā. Ļoti labi. Oranžs, zeltens un melns, jā. Jā, Varam tā. var staigāt lietus laikā, Simplex detektoru jūs var vienkārši ielikt ūdenī līdz tiem 3 metriem. Garetiņš jūs var ielikt spole zem ūdens līdz blokam, tā kā pārbaudīt kaut kādu signālu, ūdens kaut kāds blakus ir. Pats bieži meklē pa ūdeni? Pa ūdeni ļoti interesanti staigāt un meklēt. Man patīk tā meklēšana, bieži es nepateikšu, bet ūdenī var atrast Vizuļus. Var atrast to, ko citi nevar, tāpēc, ka tur nav tik nopietna konkurence starp tiem meklētājiem. Tā kā, piemēram, ja iet runa pa pludmali pastaigāt tieši ūdenī, tur var atrast, piemēram, pazaudētas grēdzens kaut kāds, tur auskarība. Jā, tas ir tas, ko Raimonds teica, ka viņš ir staigāts, viņš pa pludmali, pa ūdeni tikai. Tur var vienkārši atrast citus atradumus. Ok. Piemēram, mežā būs varbūt kaut kādas monētiņas pa veciem ceļiem, varbūt kaut kādi artefakti, viss kaut kāds, bet pa pludmali, tur ūdens, tur jūs var atrast mūsdienas mans vairāk. Varbūt tie priekšmeti būs no zelta, varbūt arī tā. Ok. Un ko mēs vēl varam pastāstīt par šiem 3, kas tev prātā nāk? Lai gan, man liekas, mēs jau ļoti daudz esam pastāstījuši, parunājuši. Galvenā lieta, lai cilvēkiem būtu informācija. Lai vispār interesi rastos kā tāda. Interesi ir, un manuprāt, šogad tas ir ļoti aktuāla tēma, kas saistīts ar dabu. Un detektors jums var iedot tādu iespēju pastaigāt dabā. Teiksim, ja jums kāds draugs arī pazaudējis kaut ko, piemēram, gredzenu vai ko, varēsiet izručīt, varbūt. Būs motivācija pamēģināt, palīdzēt cilvēkam atrast to mantu, varbūt vēl kaut ko var atrast, tā kā tā. Un, principā, runājot par tiem atradumiem un par to rakšanu, varbūt kur vispār es varu rakt un kas un kā tur notiek? Vai es varu tā atnākt uz mežu un rakt? Šīs jautājums ir ļoti aktuāls, tā kā staigāt ar detektoriem jūs var rākt, protams, mums nav iespējams. Tad mēs, principā, šitā nevaram rākt? Principā, tā kā uz dūlu mēs rāksim šeit, nekādā gadījumā. Tad es aiztaisīšu šķiet. Obligāti. Okay. Tā kā mēs esam... Tas ir priekš epizodes taisīts. Nu labi, un piemēram... Ir priekš informācija. Un par atradumiem, ko es varu paturēt. Teiksim, man daudz jautā par tiem lādiņiem. Es esmu izracis lādiņu, ko man darīt ar to lādiņu? Zvanīt sapierim katru reizi? Mums vajag lokalizēt konkrētu vietu, kur ir, ja, piemēram, tur ir tiešām daudz ir apjoms. Viens lādiņš, mēs izrokam vienu lādiņu. Viens lādiņš jūs var piefiksēt, jūs var piefiksēt GPS koordinātus un vienkārši iesniegt to informāciju policijai, un viņi paši pēc tam var sazināties. Bet ir domājis, ja katrs no metāla meklētājiem fiksēt man liekas, policijai jau ir daudz darba, ko darīt. Tā ir labs jautājums. Es nemāku atbildēt uz to jautājumu, ir citi cilvēki, kuri var, bet tā. Okay. Es visiem varu ieteikt tā, ja jūs vēlas pamēģināt sev ar meklēšanu, es visiem varu ieteikt sākumā sākt staigāt un pamēģināt pludmali. Jūs tieši var tur normāli staigāt, nebūs nekādas problēmas. Un atrast arī var kaut ko, Jūs var kaut ko atrast, piemēram, 2 eiro monētu, arī ir interesanti. Tas jau ir saldējums. Jā, tas ir jau saldējums un tikai kaut kādi plūksteni varbūt var atrast. Bet, piemēram, par tām vecām monētām, ko es ar tām varu darīt? Vai es tās varu tirgot kaut kā SSA likt vai eBayā, vai ko es tur varu darīt? Diemžēl tādu iespēju jums nav. Tas ir pret likumu? Mums ir likums. Un, sakarā ar to likumu, viss, kas ir vecāks par 100 gadiem, mums 5 dienu laikā vajag atdot pašvaldībai, tieši kur mēs esam. Rīgas un tad viņi muzejā ieliks tā kā, vai ko viņi darīs? Nemāku atbildēt. Un vārdu pieminēs, tur jumbo monēta atrast. Tas būtu laba ideja, tāpēc, ka cilvēkiem varbūt būs tā motivācija. Bet es domāju, ka tas nenotiek. Kā var pateikt, ka ir vecāks par 100 gadiem? Jā, ir monētas, tur ir gads, piemēram, 1000. Uzrakstīts virsū. 800 kaut kāds gads.
ja piemēram tāds arī ir. Nu, kādas nepatikšanas var sanākt? Naudas sodi, cietumsodi? Es jums pateikšu, tā pirmkārt jābūt kultūram cilvēkam. Jā. Tā kā, ja, piemēram, notiek kaut kādas problēmas, kaut kādi jautājumi, pirmkārt vajag saprast, kāpēc, kāda problēma, vai es esmu tāds atbildīgs cilvēks, kas saistīts ar šītu problēmu, ir monēta. Labi, tad man ir laiks, kad es varu viņu atdot. Piemēram, 5 dienu laikā es varu atdot pašvaldību. Okay. Visādas situācijas notiek, protams. Es esmu vienkārši dzirdējis tā, piemēram, tu arī izroc pilnu, Sensis teica, izroc pilnu šito patronu, ja? Tu vari 2 gadus dabūt par to, ka tu mājās esi viņu turējis vienkārši. Tieši tā ir tas pats kā ieroči. Jā, tas tā kā, bez mazai forša nodarba, viss ir riktīgi, bet Dievs nedod, ja es tiešām kaut ko vērtīgu atrodu, zini, kā, principā, tā. Koks ar 2 galiem, mēs nevaram zināt. Pirmkārt, mēs nevaram zināt, ko mēs varam atrast. Protams, un domāt par to, kā mēs atradīsim, tas ir tā kā makšķerējot lielu zivi, cerēt. Es domāju tā, labāk domāt par to, ka tā ir ļoti laba atbilde. Jā, un ar to laikam arī ir jāsāk. Visiem. Ģimenei, bērniem, pilnīgi visiem. Tā ir ļoti laba atbilde. Un kā mēs atradīsim kaut ko tiešām, varbūt uztaisīsim epizodi, kā mēs atdodam un kas notiek tālāk. Jā, kas notiek tālāk. Varbūt mēs atradīsim lielu depozītu un mēs kopā varam paņemt depozītu, atdosim pašvaldībai un tur būs norādīts, ka šitais depozīts bija atrasts. Jānis un Nikita ir atradis kopā atradījums depozītu un visi būsim priecīgi. Atradīsim tādu informāciju. Vai arī ar lādiņu ierasties policijas iecirknī un nolikt uz galda? Lūdzu, tas jums ir. Okay, tas super. Es nezinu, vēl kaut ko mēs runājam? Man liekas pietiek, ne? Ja cilvēkiem būs kaut kādi jautājumi saistīti... Lai rakst komentāros, tas ir vieglākais veids. Rakstiet komentāros, ko jūs vēlas Facebookā vai rakstīt? Rakstiet Facebookā. Ja jums ir jautājumi par detektoriem, rakstiet man, rakstiet Jānim. Es jūs jautājumus vienkārši aizsūtīšu. Jā, droši, nav nevis atbildēšu. Ja jūs vēlas vienkārši pamēģināt, paņemt detektoru, nevis nopirkt sev, bet pamēģināt noma. Uztaisīsim epizodu arī par nomu. Droši, un pie katra meklēšana ir savs detektors. Piemēram, ja cilvēkam ir nepieciešami atrast kaut kādu lielu priekšmetu, tad iedosim to dziļumnieku lielu, un cilvēkam būs iespēja atrast viņu. Jā, un es dzirdēju, tev ir, pirms mēs beidzam, ka tev ir ļoti liels un dārgs. Metāla tādu mašīnu bez mazai metāla meklētāji. Mums principā ir visādi detektori, mums ir tādi parastie, mums ir vidēji, mums ir dargi, un mums, protams, arī ir radāri. Radari, jā. Jā, ir tāds interesants detektors no ražotāja arī Nokta Makro, kuri taisa šitu detektoru, viņam arī ir tāds radars Invenio Pro nosaukums. Cik viņš maksā? Ir 2 komplektācijas, Pro komplektācija maksā 8,000 eiro. Un te tāds ir? Mums tāds ir pieejams. Kāpēc viņš maksā 8,000 eiro? Tāpēc, ka viņam ir iespēja, kad mēs staigāsim ar detektoru, redzēt uz ekrāna objektu. Kā reāli izskatās? Jā, mēs varam redzēt to formu, kā izskatās tas objekts. Un tāpēc šitais detektors ir tik dārgs. Vairāk nesaka neko pa viņu. Ja šai epizodei būs 200 laika, mēs uztaisīsim tādu epizodu. Viss, čau, atvedamies. Paldies. Atā.